man liekas, ne, priecīgi sāpīgas, vai saldi sāpīgas. Saldi sāpīgas. Man uzdāvināja škoļņiku, jaunu, pilnīgi jaunu, nu, tas varētu, nu, nulīti, jā. Ar ietītu, visu kaut kamā. Nu, tur jātina un jāpieliek pedāļi, tur, jā. Ot, tik daudz es neatceros. Es atceros, ka es nožāvos beigi. Un bišķiņi noskrāpēju, un tad man bija baigā škrabe. Jo, nu, noskrāpēt jaunu riteni, tas ir baigi. Tas ir baigi. Ik pa brīdim nozog, tās ir pauzītes, bet nu, tā ir iespēja kā tikt pie jauna riteņa. Jo savādāk taču nepirks jaunu stulbu. Jā. Es turēju vienu riteni pie kaut kāda staba, ceļazīmes staba, kaut kādas 2 dienas uz Albertielas. Nu, tas ir gan loģiski, ka viņi... Jā. Bet viņam arī tur bija jau rumbā kaut kas tur grabēja. Viņš ietarcējās. Jā. Es domāju, uzreiz varēja sākt taisīt. Es vienreiz izpildīju ļoti stulbu gājienu. Es vidusskolā strādāju, pavasaru strādāju Daugavpilī. Mēs betonējām attīrīšanas iekārtas, milzīgi placi ar betonu lējām. Un tad beidzās, un līdz skolai vēl bija kaut kāds laiks, un man likās, ka būtu kolosāli aizbraukt līdz Viļņai. No Daugavpils un tad no Viļņas atpakaļ uz Rīgu, jo kartē, zini kā, kartē normāli izskatās. Un es arī aizbraucu. Labākais visā droši vien stāstā bija tas, ka man bija līdz viss nepieciešamais ekipējums. Man bija muguras, nu viņam nebija bagažnieka, ja, un man bija mugursoma, kur bija 2-riņķu plīts, elektriskā 2-kasešu maģis, kur strādāja tikai viena kasete. Nu, visādi tādi. Pirmo es izmetu plīti, un tad Viļņā es kaut kur parkā atstāju arī maģi. Beigās man bija mugursoma, kur bija, nu, nauda. Jo reāli man nebija ne guļamais, nekā. Man liekas, beigā ātri aizbraukšu un atbraukšu. Atbraucu gan es samuldēju nevis līdz Rīgai, bet tiku līdz Bauskai, un tur es iekāpu autobusā un nomiris atbraucu līdz galam.